Atzīmējot skolas 95. pastāvēšanas gada dienu Profesionālās izglītības kompetences centrā Rīgas Valsts tehnikums, šonedēļ norisinājās pirmais profesionālās meistarības konkurss dzelzceļa nozares speciālistiem. Pirmais starptautiskais profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss dzelzceļa nozarē norisinājās 2 dienas, kuru laikā jaunieši apliecināja savu zināšanas nevien teorētiski atbildot uz testa jautājumiem, bet arī praktiski, jaucot un komplektējot dažādas tehnikas vienības, kā arī radoši prezentējot savu pārstāvēto nozari. Šajā konkursā piedalās vairāku valstu un vairāku skolu audzēkņi. Mums ir ciemiņi no Igaunijas, no Valgas profesionālās skolas, mums ir ciemiņi no Lietuvas, no Viļņas tehnikuma, un mūsu sadarbības partneri no Daugavpils Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils tehnikuma, un ir pārstāvētas arī mūsu tehnikuma 2 komandas, tā ka mēs diezgan kuplā skaitā esam. Kopā mēs esam 21 dalībnieks. Rīgas Valsts tehnikums tiek pārstāvēts ar 2 komandām, Daugavpilī arī ir 2 komandas, lietuvieši pārstāv arī 2 komandas, un igauņi atbraukuši 1 komandas sastāvā. Pagājušajā gadā es braucu uz Lietuvu, un es tur jau iepazinos ar visiem vadītājiem, ar Daugavpils vadītājiem un ar Viļņas direktoru. Man viss patika, un šoreiz, kad viņi atbrauca, mēs jau viens otru zinājām. Nesen vēl bija konkurss kopā ar Daugavpili, un tad mūsu tehnikums vinēja 1. vietu. Šodien ir ļoti jautrs konkurss. Mēs, protams, gaidījām vēl pārstāvjus no Krievijas, bet, diemžēl, tie nevarēja atbraukt. Bet mēs priecājamies par to, ka atbrauca dalībnieki no Lietuvas un no Igaunijas. Rīgas Valsts tehnikums ir viena no lielākajām izglītības iestādēm, profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Un tiek piedāvātas izglītības programmas ārkārtīgi plašā spektrā. Tā ir gan metāla apstrāde, gan mašīnu būve, gan koku apstrāde, gan poligrāfija, gan dzelzceļš, datorzinības, mums ir ķīmiķi. Būtībā mēs esam izvietojušies ne tikai Rīgā, bet mēs pārstāvam arī reģionus. Mēs esam Laidzē, mēs esam Limbažos, mēs esam Balvos, mēs esam Krāslavā. Tuvākās atvērto durvju dienas mums ir 22. aprīlī, 14. Krišjāņa Valdemāra ielā 1C. Laipni aicinām uz Rīgas Valsts tehnikumu pie mums ciemos.